Paskatīsimies, varbūt tas ir viņš. Nē, tas ir čalis džinsās, diez vai tas ir alpinists, kurš gatavojas skriet. Kristo, kur tu esi? Dāmas un kungi, kārtējā runa tavās acīs, tavās ausīs. Šodien mēs runāsim par kustību. Es gribētu teikt tādā, nākamajā līmenī. Šodien mans skriešanas partneris, ceļabiedrs un kompanjons ir viņš, Kristaps Liepiņš. Tikai viņš kaut kur vēl kāpēc. Bet gan jau mēs riksimies kaut kur ielās stūrī. Tev rokās dziedēs desmī vasaras. Man liekas, ka tas ir viņš. Un labais! Labdien! Čau, man ļoti jāatvainojas, ka man uzreiz ir kamera to sejā jābāž. Čau, Kristap, paldies, ka tu piekriti šai nelielajai avantūrai. Es esmu Madara. Uzskriesim! Man meitas, Madara. Cik forši! Man liekas, ļoti skaists vārds. Ķeramies pie ragiem. Jā. Tu man kādā brīdī rakstīji ziņu, ka tev par skriešanu ir īpašs viedoklis. Padalies. Jā, man ir viedoklis, diezgan ilgi jau skrien. Tu diktē, kur mēs slēžam? Ok. Bet tad skrienu no tā apzināts skrien. Kaut kā 12-13 gadi treniņš. Un apmēram uz kaut kādiem 15-16 gadiem tā skriešana kļuva diezgan nopietna. 17 gados es jau skrēju dažādās sacensībās arī. Man bija fantastisks treneris, mans Alberts, viņš tāds mans treneris Jūras Ross. Un viņš arī bija fantastisks gargabals. Un līdz ar to viņš man ievilka tajā skriešanas pasaulē. Un es savos, man šķiet, 17 gados vai 18 gadu sākumā arī nospēju savu pirmo maratonu. 3:02. Oh my! Cienīgi. Bet tā mēs skrējām treniņos visādus 20, 30, braukājām apkārt pa Latviju piedaloties dažādās lielākās, mazākās sacensībās. Parasti Juris savā vecuma grupā, viņi toreiz bija kaut kādi 40 pāri laikam. Jā. Mēs savā vecuma grupā, mēs kaut kādas balvas vienmēr kā braucām atpakaļ visādiem māla šķīviem un sēdējāt uz kausiem. Nebija, jā. Jūsu attiecības sākas tieši skriešanas perspektīvā, vai tas jau no sākuma bija kalnu dēļ? Tas bija iesākumā tieši universitātes dēļ, tam alpīnismu dēļ. Viņš bija arī viens no maniem pirmajiem instruktoriem. Pamēra kalnos, un mēs braucām uz alpīnismu nometnēm jau 17 gadu vecumā. Tad tava mīlestība uz kalniem jau no tādiem, vai uz augstumiem, pareizāk sakot. 11 gados tu jau viņu sastapi un zināji, ka tas ir mans. Es pirmo reizi aizbraucu uz kalniem 12 gadu vecumā, uz Kautā, uz kalnu pārgājienā. Un kopš tā laika praktiski nav kalnos būts, man liekas, kaut kādus 3 vai 4 gadus no šiem 46. Wow. Es, protams, centos izpētīt, cik manos spēkos savu šīs dienas brīnišķīgo skriešanas partneri. Un 21. gada dati saka, ka tu ar savu brīnišķīgo sievu Kristīnu kopā esat uzkāpuši tobrīd 150 virsotnēs. Tu vari droši tos ciparus tagad atsvaidzināt. Kalnos mīlestība, tas ir tāds bonus vai drīzāk drauds? Tā ir fantastiski interesanta dzīve. Un mēs esam uzkāpuši. Es pat nezinu, viņas ir cik virsotnēs, jo es viņas ievodīgi nestēju. Tas laikam skaita citi tikai. Bet virsotnes tiešām ir 100, un mēs braucam katru gadu vairākas reizes uz kalniem. Kāpjam nevis vienā, 2 virsotnēs kādā ekspedīcijā, bet lielākoties kādās 5-6. Tā kā visu laiku ir jaunas un jaunas virsotnes kaut kur pasaulē tiek apgūtas. Bet tev sanāk domāt par 2 vismaz.
To nav vairs jārūpējas tikai par sevi, jo cik es noprotu, Nu, ka tu esi tas viņas kalnu sākums. Viņa tevis dēļ tā kā šo nē, nu, tur, man liekas, ka nevar jau vairs tā atcerēties. teikt, jā, ka varbūt iesākums bija, ka manis dēļ, vai mūsu kalni ir ļoti īpaši ar to, ka mēs kāpjam ļoti dažādos kalnos. Mēs kāpjam gan ļoti tehniski sarežģītās virsotnēs, gan pa stāvām kniņšu sienām, pa ledu, kāpjam augstkalnos. Un bieži vien šīs atšķirīgās kāpšanas vietas prasa pilnīgi citu sagatavošanos. Tas ir līdzīgi kā piescīņas, ja, vai triatlona atlēts, kas gatavojās pilnīgi dažādām lietām. Līdz ar to, tu esi spiests visu laiku darīt kaut ko citu. Kad skriešana, protams, ir viens no tādiem bāzes treniņiem, un mēs to darām daudz, mēs to darām dažādi. Šodien mēs tā pa parciņu skrienam, bet lielākoties mēs braucam vai skrienam no mājas uz tuvāko reljefiņu, arī tevi pat, tajā mazajā ārkārtīs parciņā, kur vismaz kaut kāds reljefiņš. Un tad pa tiem kalniņiem tur augšā lejā. Kristīna ir no Tērvetes pati, un mēs bieži vien braucam uz Tērveti arī skriet. Bet par to mīlestību kalnos kāds ir? Mīlestība kalnos tā ir mīlestība. Protams, ja tad, kad tu kāp kalnos, un tad ir citas aktuālās lietas. Nav tāda vispārēja romantika. Kaut gan arī ne bez tās, bet galvenais ir palikt dzīvām kalnos. Līdz ar to kalnos mēs esam kāpšanas sasaites biedri, kalnos mēs esam partneri daudz vairāk. Un tā mīlestība izpaužās tādās sīkākās niansēs, parūpēties vienu par otru, kaut ko izdarīt otra vietā nedaudz, vai atvieglot to procesu. Viss kā dzīvē. Jā. Viena lieta, ko kalnu droši vien iemācīja, ir nolikt malā ego. Vai tas pašam jāmācās, es nezinu, bet varbūt tu vari pastāstīt kādu epizodi, kur tev likās, te es tā pazemību iemācījos nedaudz. Atkāpšanās no kalna, saprot, ka varbūt tu nevari, bet otrs nevar. Un lai arī cik tas sāpīgi nebūtu, ir jāiet lejā. Ir jāiet lejā, kas var maksāt arī neuzkāpšanu tajā virsotnē un visas ekspedīcijas it kā neveiksmīgo iznākumu, bet kalnos jau lielākā veiksme ir nevis uzkāpt tajā virsotnē. Kalnos lielākā veiksme ir palikt dzīvām un atgriezties atpakaļ. Tur mazliet savādāk sāk skatīties uz savām ambīcijām, uz saviem ieradumiem, arī tajā skaitā uz mīlestību, ja tādu. Tavs tētis tev ir teicis, es tagad kļūdīšos citātā, ka viņš tā kā tajā brīdī nav zinājis, ko tu esi izdomājis darīt, bet lai tas, ko tu esi apņēmies darīt, lai tu centies būt labākais, un man liekas, ka viņš skatās un domā, malacis mans dēls, varbūt, ka tu vari par cik tev nevienīgai, jo viņš ir ļoti mīļš. Un visā latviešu tautā varbūt, ka tu vari pastāstīt mums kādu tādu tipisku dienu, ko jūs pavadījāt kopā kā tēvs ar dēlu. Jā, mēs diezgan neilgi pirms viņa nāves, gadu apmēram iepriekš braucām kopā uz viņa mājvietām, no kurien viņš pats ir tur augsts pusē Zeltiņos. Manā pusē? Jā. Rītīgi manā pusē Zeltiņu robežojas. Naudīcēni. Labais! Naudīcēni kalns. Un, es redzēju to viņa tādu sāpi, to viņa mīlestību vienlaikus par šo pilnīgi cilvēku pamesto un dabas jau pārņemto stūri. Neskatoties, ka viņš bija aktīvs dziedātājs, skatuves, viņā joprojām iekšā bija tas latviešu zemnieks, kurš skatās uz savu zemi, pieiet pie tā sava ozola. Man dažus kadrus izdevās iefilmēt no tāds tikšanās un ļoti skauda. Tajā pašā laikā tas vēl aizdomāties par vērtībiem. Tas ir mūsu vērtības. Ne tikai kaut kāds komforts un labsajūta dzīve, vai tā Latvijas ģēniena, tas ozols, kuru tu esi redzējis uzaugam, kurš joprojām tur ir. Tev arī vēl tas latviešu zemnieks ir iekšā? Man ir mazliet vairāk laikam no tāda
to daudz. Mājas, ka tas Turam, arī lieliski var draudzēties. turam ļoti interesē, kas ir tur aiz tā horizonta tālumā. Kaut gan man vienmēr ir bijusi iespēja pateikt, ka es esmu Alpīņu pilsētājs. Kādu Latviju, ja? Es braucu dzīvot, jebkur, kur ir kalnu, kur ir man darbs, ieprasījums, bet es joprojām braucu pa visu pasauli, bet es joprojām esmu šeit. Tā kā saknes ir stingras, spēcīgas. Kāds jūties par to, kāda ir Latvija šodien? Man liekas, ka nav nevainas. Vienmēr varētu būt labāk, vienmēr ir vietas uzlabojumiem, bet tas ir līdzīgi kā, pa to zemnību. Uz staigā pa to savu zemīti, nepietiek viņam šobrīd spēka, nav varbūt tik daudz tādu naudiņu vai visu iekosu, lai darītu, bet to, ko viņš var, to viņš izdara labi. Tādas cilvēkus vajadzētu Latvijā vairāk, un jūs grib skriet projām, Lūdzu? skriet. Bet dzīvene ir viena cilvēks. Bet tu esi kaut kāds operators vispār bijis, nevis kaut kāds piedod par tādu ļoti familiāru uzrunu. Jā, es 90. gadu sākumā sāku filmēt, mācoties Varbūt man tev jādod. pie viena dokumentālā kino operatora, un pēc tam es iestājos Latvijas kultūras akadēmijā un pamācījos mazliet kino režijas kursā 2 gadus po Āņš Lepnera. Tajā kursā tur bija Viesels Kāriņš, Pauls Kindots un daudz vēl citi, kas šobrīd patiešām to kino stājas. Ja, bet tie bija 90. gadu Rīgas, 90. gadu Rīgas, naudiņas nebija, bija jāstrādā. Bija jāstrādā un darbs 3 televīzijās, tas bija paņem diezgan daudz enerģijas. Piedzimumā dara arī meitiņa. Cik viņai gadi? Man tagad ir 30 pāri. Labais man ir čau. Man ir mazdēls arī, tu man rakstīji, ne? Ai, cik forši. Man ļoti patīk, ka tu runā tieši valodu. Tas tev nāk no dzimšanas, tu esi kopis. Vai to Tas man nāk no tēva. Ai, kas cerē, ka tu tā teiksi? Un ļoti daudziem tas nepatīk. Ļoti daudziem nepatīk dzirdēt tieši valodu, bet man kā Alpīņas instruktoram, ja ir draņķīgi, tad ir jāsaka, ir draņķīgi, diemžēl. Es neesmu gids, kas ievalk īsā virvītē klientu. Es mācu cilvēkiem alpīnu, es mācu cilvēkiem bīstamas lietas. Un ja viņi nesaprot, ja viņi nav motivēti darīt to, trenēsies, dodiet, Tad tu pasaki. jā, būs jādzird Ko tu pasaki? skarbi vārdi. Ko tu pasaki? Es varu pateikt, ka es piedod, bet uz virsot un tu neies. Maigā valodā. Reizēm tur ir Izbrauc kaut kas. izskan arī kaut kāds nelabais vārdiņš. Ja? Reizēm mēs sakam spēku vārdi, tur Aha. skan motivējošie. Bet ne bez tā, es savā ziņā arī nāku no tādas pusmilitāras vidas. Kādreiz strādāju, ja, un tur arī tāda ņergāšanās, ja, un kaut kāda Auklēšanās. ņemšanās. Vienkārši nevari sodies citur. Ja tu nevari, tad šis nav tev. Kas tev ir bijis pa to militāro līniju tavā dzīvē? Man ir viss kaut kas bijis saistībā ar militāro alpīnismu, bet tas bija tāds posms dzīvē, ja. Pēc tam es aizgāju no visa tā un sāku mācīt cilvēkiem alpīnismu jau tādā civilā ikdienas dzīvē, Jā. ja, un kāpt kalnos tomēr daudz skaistāk nekā ložņās vai jumtiem. Viennozīmīgi. Darīt visādas arī var būt nemazāk interesantas lietas, bet vēl beigās kalni ir tas manā dzīvē šis vislielākais tāds izaicinājums, vislielākā mīlestība arī. Kā tev tas, ka tu esi alpīnists, palīdz tavā sadzīvē, ikdienā? No kalniem, no alpīnismu ļoti daudz cilvēkiem dažādi ieradumi vai izkoptās rakstura īpašības nāk līdzi. Kaut vai tāpat attieksme pret treniņiem. Ja tu nodarbojies kaut kāds sporta veidi, kur sacensībās tu vari izstāties, tu nekad sevī neizkopsi šo spītīgo vēlmi palikt dzīvam. Tāds kalnos, ja? Jo tur tu patiešām dara lietas, tāda
naža asmens esot, ja, tu centies palikt dzīvs, tu riskē patiešām ar dzīvību, nepārspīlējot, kas nav nekāds, kā tu pseido varonību, tevi uzrunā, tas tu mīli to, un tu dari. Un es kopā ar cilvēkiem, tas ir līdzīgi tev. Tieši atklāti, reizēm pastardi, un mūsdienu tādā maipuķīša, kā sakos. Un Varavīkšņu un degunraģu. Jā, vienraģu. Jā. Vienreiz tādā pasaulē viss ir gatavs ne darīt, ne arī uzklausīt pilnīgi tādu atklātu runu. Bet labā ziņa, ka mēs esam dažādi. Ne visiem ir jātāk kalni. Ja nāk tie mani, kas tiešām grib mācīties, grib kāpt, grib iedzīvot to visu. Tad es esmu gandarīts, ka es redzu to cilvēku izaugsmi, es varu viņiem palīdzēt, mēs runājam par to, kas ir iespējams vēlāk, ja tad viņi patiešām būtu gatavi darīt, kas ir jādara, lai gatavotos. Tas rezultāts jau nepaliek. Ļoti maz cilvēku paliek pie tāda tehniskā alpinisma, bet es ceru, ka es neesmu arī skaitījis līdzīgi tādām virsotnēm, jo man liekas, ka varētu būt tāds nepilns 1000 cilvēku līdz šiem gadiem. Wow. Tas ir mācījušies dažādos formātos, kliņškāpšanas kursos un alpīnismu kursos un kur nē. Ka kaut kas viņos ir aizķēries. Kas tās par īpašībām, kam jāpiemīt potenciālajiem alpīnistam? Manuprāt, tā viena no izteiktajām lietām ir pašdisciplīna. Pašdisciplīna, apņēmība, neatlaidība, arī darbs spējas ir vajadzīgs kolosāls, lai sasniegtu patiešām kaut ko nopietnu. Un alpinismā nopietns ir kaut kas tāds, ko tu pats no A līdz Z dari, nevis kaut kāda pakalpojuma nopirkšana, ja, kur kāds nesīs tev somu, kāds uzbūvēs tev telti, kāds tēju uzvārīs, bet kad tu pats visu izdari, pieņem lēmumus, sasniedz to virsotni, atgriezies lejā. Pilns cikls. Un tad tas cilvēks arī gūst to milzīgo gandarījumu par to, ka viņš ir reāli saucams par alpīnismu. Nevis vienkārši par tādu pakalpojumu sniedzēju, pakalpojumu ņēmēju. Jā. Kristaps, kas ir varbūt tava šī brīža virsotne iekarojumā, kas nav kalni? Pirmā lieta, kad man nepatīk, ka cilvēki saka, iekvats kaut ko. Kalnos neko nevarīt. Virsotni ir miljoniem gadu, lai pasīk puteklīts, apnācies, izlūkties to iespēju uzstākt, izdosiet vai neizdosiet, lielā mērā ir atkarīgs no apstākļiem, pats ir. Man viss dzīve ir kalniem. Bet esam kopā virsīgi viļņām. Zināt, ka viņš apsīt kāda grāmata. Kalnu pieredzes grāmatas, ja. Un ieteikt taps vēl kāda grāmata, kur pateikt, te būs lasītāji, interesanti. Jā, rakstīt, kaut ko radot, darīt, un tur iesinās ko. Kas notiek ar cilvēku domām tad, kad viņš sasniedz tādu un pārsniedz savu fizisko spēju, kaut kādu komforta līmeni? Mūsu princips vienmēr kalnu grupā, kas ir jau 21 gadu, kas apmācīt projektās dažādiem kalnu kāpšanas aktivitātiem, vienmēr ir treniņos darīt maz 2 soļus vairāk. Nedarīt kāpienā apzināt, kam tu neesi gatavoties. Tu nevari gatavoties Latvijā, piemēram, brauc kilometri sienas, ja viņš vēl nevar gatavoties viņai šeit. Visi tās situācijas lūdības jau pārdomāt, tas ir tas, kā notiek tā gatavotināt. Līdzīgi, ir ļoti maz cilvēku, kam nodāv labu rezultātu. Es domāju, ir maratona. Kas tavuprāt labs rezultāts? Labs rezultāts maratona, domāju, tās ir sākasības. 5 Tas labi kļūda. Labi, ka tu pateici, ka tā ir kļūda. Jā, tur dzīvi.
labs rezultāts. Es domāju, kaut kur 3.15, 3.30. Ja tu nevari noskriet to maratonu, ja tu vēlies rezultātu sacensībā, tad ir jāiet un jātrenējas. Jātrenējās nopietni. Protams, arī 4 stundu rezultāts ir rezultāts. Nu? Ja tā ir tāda nocitināšana, tāpēc sacensībās, kad pat iet pa parku un notikināt tur 2 kilometri. Notikināt, tad vienreiz, otrreiz, 7, 8, varbūt sacensībām ieteikties tevītē. Nu, tas ir tas, kas man ir mācīts. Nu, kad es mācījos skriet garos gabalus. Jā, un tur apkārt bija patiešām tādi tā laika skriešanas grandi, tur, kas uzstādīja rekordus, Latvijas rekordus maratonos un tā laika skrējienos un 24 stundu skrējienos un 100-niekā. Šobrīd, nu tāda masas un cilvēks saka, es piedalījos. Nē, tas ir labi, tas ir lieliski, ka cilvēki piedalās arī ar savām 4 stundām, bet tas nav rezultāts, ko pieminēt, ja? Jā, es varu noskriet maratonu, bet lieliski. Punkts! Jā, līdzīgi ir kalniem, jo bieži vien arī kalnos, un tā izpratne par kalniem cilvēki kaut kādā ziņā līdzīgi uzkāpt kaut kas tā pašā Everestē. Nu, ja tu esi klients komerc ekspedīcijā, tu joprojām esi klients komerc ekspedīcijā. Nē, esi kā pilnvērtīgs alpīnists, pieņem lēmumu, saprīko viss nometnes, kas dara visu darbu. Līdz ar to, uzstāv Everestā. Nu, ir tev tā vieciņa, es noskrēju to maratonu. Tas tā kā braukt uz dīķiem, komerc dīķiem makšķerēt dzīves. Nu, ne? Manuprāt, jā, tas izklausās kā. Un būs noteikti cilvēki, kas šeit komentāros pierakstīs. Droši, viss kārtībā. Tā nav, ir cilvēki gandarījums un tā, un pašapziņas pieaugums, jā, un motivācija. Jā, tas viss ir. Ja tu aizbrauc uz, nezinu, kaut kādu F1 sacensību trasi, ar savu naudas čemodāniņu aizēju pie kaut kādas komandas menedžeri un saka, ka tu gribi izbraukt pa aplīdi pa olīdi, jā. Prasīt. Nu, jā, tu var nopiet kaut kā. Tu jau neesi F1 pilots. Jā. Kēja gribi būt F1 pilots. Sāc darīt tajā virzienā. Un iespējas ir ātrismā tieši tāpat. Kristof, kā tev liekas, vai grūtības cilvēku padara labāku, vai tā kā parāda patiesībā, kas viņš jau ir? Es gribu domāt, ka gan, jā. Jo es tā grūtības cilvēku padara tādu nedaudz apā, vienlaikus nedaudz aplapā, bet arī iekšēji kaut kādā ziņā labā. Jo man daudzi, tā pārmet to, ka, tā nesaudzīgi suties. Ka es esmu alpīns līdzsvars, tā man. Ja tā esmu kaut kāds mājaspulotājs, ja. Pretējā gadījumā, var sanākt tā, ka cilvēki, kura ego ir uzbūvēts lielāks nekā viņa varēšanas alpīnismā, ja. Ka viņš nākamajā kāpienā ies bojā. Es negribu to atbildību uz sevi. Manā sirdsapziņā tas nav vajadzīgs. Es labāk viņam pasaku, tu neesi gatavs. Tu vari nogalināt sevi un citus. Kam to vajag? Kas ir bijis grūtākais kāpiens un vai tas ir bijis vienā reizē arī skaistākais vienlaikus? Mums tie kāpieni ļoti daudz. Labi, kas tev šodien liekas skaistākais? Pirms gada mēs izkāpām to skaisto kalnu, kas ir iedvesmojis mākslinieks Paramount Picture, Hollywoods filmā, tās zvaigznītes lido filmsākumā riņķī tādam animētam kalnam. Ja? Tas ir reāli kalns Dienvidamerikā, Peru, Baltijos kordojējos. Fantastisks skaists kalns, uz viņu nav neviena vieglā taciņa neies augšā. Kilometrīga ledus siena līdz 80 grādu stāvuma. Ja? Cifan nevar iedomāt. Lai pieiet viņam klāt, tur ir mega sarežģīts ledājs, pa kuru jāaiziet ar tām plaikām visām un tur labiet
par nakti, lai tiktu līdz tai sienai vispār klāt. Un tas pats kalns ir 6000. Un tur nav neviena nostiprināta vīra, nekā. Un tad tu dari visu pats. Tā ir tāda mazā esencija, ir pilieniņi, kurus pa piliņi savai dzīvē, tajā dzīves garšā iekšā, ja, kā kaut ko īpaši, unikāli, neaizmirstam, tavā pieredzē unikāli. Man liekas, ka tas nevar neuzrunāt cilvēku, ja? Bet tajā pašā laikā pilnīgi saprot, tas ir bīstami, tas ir sarežģīts, tas ir dārgi un grūti. Un tam ir jāgatavojās gadu gadiem. Ko tu tautiešiem novēli? Es novēlētu katram padomāt, lai viņi dzīvo patiešām to dzīvi, kādu viņš vēlāk dzīvot, tas, ko viņš var uzlabot šajā dzīvē, lai viņi būtu skaistāka, pilnvērtīgāka, vēl interesantāka. Un ja kāds saka, ka viņam nekur jau viss, bet vienmēr kaut ko vēl var pielikt klāt. Un tas ir tas brīnums, ja, ka mēs visi varam kaut ko uzlabot savā dzīvē. Un man liekas, ka nav iemesls to nedarīt. Lai top. Labais. Ja mēs katrs censtos parūpēties par savu ķermeni un prātu, kā tev šķiet, kāda būtu pasaule? Pasaule būtu ļoti jauka, domāju. Tad, kad mēs esam veseli, tad, kad mēs esam labklājībā, tad, kad mēs esam klaroši, mēs neaizmirstam arī par citi. Un ja iepriekšējais novēlējums bija par to, ka katram pašam kaut kas jāizdara priekš sevis, šajā pasaulē, ideālajā pasaulē, noteikti ikvienam būtu vēlme un iespējas arī palīdzēt tiem, kas ir grūti pašam sev palīdzēt. Kristian, no tavas mutes Dieva mūsī. Tāpēc, labais, pagaidzi, tev šajā saskaut varam. Labais.